par riskiem vien domājošā būtne. Es domāju, ka tas ir arī kaut kas, kas varētu būt par KPMG darbiniekiem pateikts. Nu, es centīšos, un man ir ļoti liels prieks šeit aicināt 4 riska pārvaldes ekspertus, kuri dalīsies ar savu pieredzi, un es sākšu ar Egiju Smilu, kas ir grupu uzņēmuma vadītāja Merko Ehitus. Un tālāk Elīna Smilga, privātpersonu biznesa attīstības pārvaldes vadītājs Svētbanka. Ilga Anita Bērskalna, valdes locekle Latraps. Un kā saka, last but not least, mums ir ļoti skaista grupiņa šeit. Aicināsim arī Mari Vainovski, vadošo partneru no Evershed Sutherland Bittāns. Nu ko, es domāju, ka mēs varam apsēsties. Ļoti daudz, kas bija pateikts, un man liekas, arī mēs esam pašlaik tādā filozofiskajā noskaņā. Paldies, Ilze! Un sāksim ar tādu ievadu, un arī droši vien mūsu dalībnieki iepazīstinās bišķiņ vairāk ar sevi un saviem uzņēmumiem. Skaidrs, ka mēs visi zinām, jo uzņēmumi ir lieli un Latvija pazīstami, bet bišķiņ vairāk tieši par riska pārvaldes procesu jūsu uzņēmumos. Mums ir dažādas industrijas, būs ļoti interesanti. Sāksim ar jūs. Sveiki! Mani sauc Egija Smila. Esmu Merko Ehitus grupas vadītāja Latvijā. Uzņēmums mums darbojās 2 biznesa virzienos – būvniecības pakalpojumu sniegšanā un savu dzīvojamo projektu attīstībā. Mēs esam tāda projekta tipa bāzēta organizācija. Mums darbinieki ir ap 70. Pagājušā gada apgrozījums ir 31 miljonus. Mēs savu, teiksim tā, mūsu darbība ir projekta vadība, un to realizāciju mēs veicam caur sadarbības partneriem. Tāpēc visi tie darbinieki, kas ir mūsu uzņēmumā, tie ir kādu procesu vadītāji, un tāpēc, ņemot vērā šo specifiku, darbinieku iesaiste, tā skaitā riska pārvaldības jautājumos ir ļoti liela, un kopumā mēs to... Man arī mazliet pastāstīt par to risks pārvaldības, to veidu. Teiksim tā, tas risks pārvaldības veids, es teiktu, tas ir katrā mūsu ikdienas darbībā iekļauts. Kā tas, caur kādu veidu tas ir iekļauts, tas ir caur integrētās vadības sistēmas izveidi. Tātad mēs būtiskākajiem procesiem izveidojam procedūras, izglītojam darbiniekus, iesaistam šo procedūru izveidē darbiniekus. Un tad, protams, ir arī šis te atsakošanas kontrols mirklis, kā mums darbojās šī mūsu izveidotā vadības sistēma. Bet pats sākums tam visam ir, protams, stratēģijas izstrādes mirklis, un stratēģijas izstrādes mirklī mēs tāda paplašinātā vadības grupa, mēs ejam cauri tādai ārējās vides analīzei ar PESTLE metodi un iekšējās vides analīzei, SWIFT izmantojam, tad nonākam līdz riska matricei. Tad tā kā darbinieku loks ir plašs, kur mēs iesaistam, tad mēs pārklājam dažādus riskus no dažādiem procesiem. Ja saprotam, izvērtējot, ka risks ir augsts vai vidējs, tad ir rīcības plāns, seko, ko mēs konkrēti daram. No tā rīcības plāna ir mērķi. Šos mērķus mēs kaskadējam tālāk darbiniekiem. Un tad darbiniekiem šie mērķi ir sasaistīti ar bonusu sistēmu. Tādā veidā mēs izdzīvojam to pilno ciklu, ko īpašnieks vadība līdz pat darbiniekam. Un, protams, visa pamatā mūsu uzņēmumā ir tāda ļoti atklāta un iesaistoša darbība ar darbiniekiem, bet mēs to varam izdarīt, varbūt arī tā specifika ir tāda, ka mēs esam tāda organizācija zem 100 darbiniekiem. Tātad es zinu katra tādu redzējumu, es zinu katras stiprās puses, vājās puses, kur pajautāt viedokli un tā. Tā kā mums ir tādas ļoti uz atvērtību bāzēta tā riska pieeja caur to sistemātiskumu, caur procedūrām. Un pāri visam, teiksim, es kā vadītāja pilnīgi saprotu, ka viss sākās tā kā no manis, kad, ja man tas ir būtiski, tad tikai tad es varu prasīt, lai darbiniekiem tas ir būtiski.
Nu, tas īsumā par mums. Super, paldies. Nu, mēs šeit jau, man liekas, visādus pilārus no riska pārvaldības tikko nosedzām un turpināsim un runāsim par uzņēmumu ar bišķiņ savādāku mērogu no izmēra ziņas. Tad jā, Svetbanka. Bet droši vien daudz līdzības. Man sauc Elīna Smilga. Es pats strādāju Svetbank Baltics, kas ir mātes uzņēmums visām 3 bankām un viņu meitām 3 valstīs. Un mēs kopā esam pie 5000 darbiniekiem. Un atšķirībā no pārējiem, es nevadu risku pārvaldi, kā jūs manījāt, bet mana dzīve ir saistīta, darba dzīve ļoti riskiem un no pirmās līnijas. Jo Svetbanka pirmā biznesa jomas pašas arī atbild pirmajā līnijā par risku pārvaldi, ko es mazliet varbūt pēc pusminūtītes pastāstīšu. Bet kā Rūta jau teica, mums ir ļoti sarežģīti, mums ir daudz risku, ko vadīt, sākot no klientu riskiem, kredīta riskiem, operacionāliem riskiem, līdz datu aizsardzības, informācijas drošības riskiem, daudz dažādiem, beidzot ar ilgtspēju un tā tālāk. Un papildus tam mēs esam grupas uzņēmums, kurš strādā vienoti, ar vienotu stratēģiju un vienādu pārvaldes mehānismu. Un līdz ar to mums arī kā Baltijas vai arī Latvijas organizācija ir saistoši grupas vadlīnijas, rīki, kas ir īstenībā ļoti liela iespēja dabūt Eiropas līmeņa vai pasaules līmeņa risinājums arī pie mums un pasaules līmeņa ekspertus. Bet tajā pašā laikā, protams, ir arī lokāli riski, kas tiek arī adaptēti iekšējās situācijās. Kas arī ir papildus, gan tā kā Ilze teica, ka varbūt nevajag pārāk daudz domāt, sāk domāt, no jums ir visur tikai riski vien, bet tā ir šodienas tēma. Mums arī galvenajās jomās ir noteikts risku apetītes. Tas nozīmē līmeņi. Ir līmeņi, par kuriem ir jāsaprot, ka viss ir kārtībā, kas ir dzeltenie signāli, kas ir sarkanie signāli, un attiecīgi arī regulārs darbs, lai to pamanītu un ieraudzītu. Un, protams, pārvaldība atkal mums ir savukārt 3 līmeņi. Pirmā līnija un Baltijā un Latvijā tas ir noteikts, ka pirmā līnija un biznesa jomas pašas arī atbild par risku pārvaldību. Līdz ar to man liekas, ka tas iekšējais konflikts, ka kāds cits pasaka, kas ir slikti un kā nedrīkst darīt, ir novērsts, jo tev pašam ir jāizdara tā, kā ir labi un kā ir pareizi un kā ir adekvāti, un tad 2. un 3. līnija to skatās tālāk. Bet kas man liekas, ka no mūsu tādiem veiksmes stāstiem, ko es teiktu, mums ir ļoti augsta darbinieku iesaiste risku vadībā katrā vienībā. Man liekas, mums ir izveidojušās ļoti labas apmācības un ņemot vērā to, kas notiek apkārt, manuprāt, mēs arī esam paveikuši lielu darbu, lai klienti arī atpazītu riskus un apmācot viņus, lai viņi nekļūtu par krāpnieku upuriem. Tās, man liekas, ir tās lielākās lietas, ko es minētu, un iekšējā kultūra, jo mēs arī esam daudz mācījušies, un tā iekšā izpratne par to, kā ir pareizi, ir gan augstā līmenī. Super, paldies. Nu ko, ceļojam no finanšu nozares uz lauksaimniecības nozari un gribētu dzirdēt arī Latrapas pieredzi. Labdien, man sauc Ilga Bērskalne. Esmu Latrapas lauksaimniecības kooperatīva valdes locekla un attīstības vadītāja. Kā attīstības vadītājai mans uzdevums nav domāt ikdienā par riskiem, bet par iespējām. Savukārt, protams, mums valdē ir arī finanšu direktors, kur uzdevums ir domāt par risku pārvaldību. Bet kā valdes loceklī, protams, mums ir uzdevums visiem domāt par risku vadību un risku pārvaldību. Kas tad īsti ir Latraps? Latraps ir lauksaimniecības kooperatīvs, kurš pieder mums vairāk nekā 1200 biedriem zemniekiem. Un kā kooperatīvs mēs strādājam ar visu to, lai nodrošinātu, lai lauksaimniekam būtu viss tas, kas viņam ir nepieciešams. Sākot ar izēvielām, tātad minerāli mēsli, sēklas, un beidzot ar to, ka viņa ražā ir kaut kur noiets. Mēs iepērkam viņu graudus produkcijas sezonas beigās. Mēs nodarbojamies ar daudziem paralēliem biznesa virzieniem, tā skaitā arī degvielas tirdzniecība, tehnikas tirdzniecība, sējuma apdrošināšana un citiem. Primāri, lai mūsu biedriem būtu viss nepieciešamais savai darbībai. Mēs esam apmēram 220 pastāvīgi darbinieku sezonas laikā, tuvu pie 300, tāpēc, ka mēs pieņemam ļoti daudz sezonālos darbiniekus un arī studentus vasaras sezonas darbiem. Apgrozījums mums ir apmēram 300 miljonu eiro gadā. Nesam mazi.
Un pēdējos mēnešos jūs noteikti varbūt būsiet pamanījuši arī mūsu lielāko panākumu. Mēs esam pirmie kā no lauksaimniecības nozares organizācijām, kas ir izgājuši arī uz obligāciju emisijas piesaistot apmēram 8 miljonus eiro, kas tiks novirzīti tālāk mūsu zirņu proteīnu rūpnīcas būvniecības darbiem, kur aktīvi šobrīd notiek Jelgavā. Vēlreiz saku, mana loma kā attīstības vadītājai nav tik ļoti daudz par riskiem. Savukārt mana loma ir saistīta ar mūsu strateģiskās plānošanas procesu ieviešanu organizācijā. Organizācijā pirms 3 gadiem notika pietiekoši lielas izmaiņas valdes sastāvā. Šobrīd valde, kurā ir 5 cilvēki, ir 2 ilgadīgie valdes locekļi, bet pēdējo 3 gadu laikā 3 jauni valdes locekļi ir ienākuši valdes vadībā. Tas nozīmē, ka mēs esam ļoti īsā laikā, pēdējo 2 gadu laikā, varētu teikt tagad jau 3. gadu, aktīvi ieviešam tieši to, par ko arī stāstīja kolēģi attiecībā pret mērķu noteikšanu, mērķu kaskadēšanu, strateģisko plānošanu. Un mūsu lielākie izaicinājumi ir tāpat kā pinot bizi, paņemt vairākus pavedienus, kuri notiek pilnīgi neatkarīgi uzņēmumā un viņus savīt visus kopā vienā integrētajā sistēmā. Risku vadību veids šobrīd finanšu pārvaldības kontekstā izcili risku vadītāji, kuriem ir visi pieminētie Excel un vispārējais. Savukārt biznesa virzienu vadītāji mācās par to, ko nozīmē riski. Un darbinieki, kas strādā mūsu kompleksos pa visu Latviju, vārdu risku pat nemaz nevar daudzi nodefinēt. Bet ja viņiem jautā, kādas problēmas tu saredzi, kas varētu šo sezonu būt problemātiski, tad, protams, mēs varam veidot dialogu par to, kas notiek arī mūsu konkrētajos kompleksos. Tad noteikti tālākajā stāstījumā pastāstīšu par to, kāda ir mūsu izaicinājumi bijuši šīs te atsevišķos pavadienus savīt kopā vienotā plānošanas sistēmā, kas ietver arī sevi risku vadību. Paldies. Un man patīk, ka mēs tā sasēdušies, ka mums pa vidu ir industrija un pa abām pusēm ir konsultanti, kas industriju atbalsta, bet mēs arī esam industrija paši par sevi. Ja? Māri, tāpēc tagad nedaudz droši vien par jūsu uzņēmumu un tālāk arī par pieredzi sniedzot juridiskos pakalpojumus. Jā, paldies. Jā, es esmu Māris Vainovskis, Everšets Sazerland Bitāns, vecākais partneris. Un, lai gan augumā varbūt garākais, es esmu vismazākais no pārstāvētajiem uzņēmējiem šeit. Un redz, jā, bāzē jau tu esi zvērināts advokāts. Jā, tas ir tas, ko klients no tevis sagaida, tieši to juridisko palīdzību. Bet tā kā man pieteica par risku ekspertu, zin kā, biroja sākumos es biju ne tikai risku eksperts, mēs bijām arī finanšu direktors, ja, mārketinga vadītājs, ja, vēl, kas varētu vēl būt psihoterapeits, ja, un tā tālāk. Faktiski, es domāju, daudzi mazie uzņēmēji ļoti labi saprot, ja, ko es saku, ja ir uzņēmums, kas sastāv varbūt 5 darbinieki biroja sākumā, vai ne? Ok, ir pamat bizness, tad tev ir, protams, grāmatvedības nodrošinājums, bet viss pārējais, ja, kas attiecās uz atbilstību, vai ne? Uz risku vadību, uz finanšu plānošanu, uz pakalpojumu pārdošanu, ja tas tiek principā sadalīts starp tiem, biznesa cilvēkiem, ja? Un te es negribu izlikties ne labāks, ne sliktāks, tāds ir tas reāli tas sākums. Bet tad, kad uzņēmums aug, mēs šobrīd esam ap 45 cilvēkiem, un tad, kad tomēr ir pilnīgi skaidrs, ja, kā ir nepieciešama arī izaugsme šajā te risku vadības attieksmē. Un kas faktiski, bet kas ir pats svarīgākais, ja, jo es domāju, daudziem no klātesošiem ir arī visi tie formulāri un visi luksafori un viss pārējais, ja, bet tā identificēšanās ar to, kas tavam biznesam ir vissvarīgākais tieši no risku vadības, es domāju, ka tas ir tas pamats savus šos tiešos riskus. Es varu tikai ieskicēt, ja, kas ir tādam advokātu birojam. Tā noteikti ir informācijas drošība un aizsardzība, ja, jo klienti ļoti rūpējās par savu datu aizsardzību, un tas ir pilnīgi loģiski, ja līdz ar to investīcijas IT šajos te drošības jautājumos, arī, kā saka, kvalitātes vadības sistēma. Mēs sākām ar ISO, vai ne, ar ISO kvalitātes vadības sistēmu, ar ISO drošības sistēmām,
Un, lai gan, jā, tur ir ļoti daudz dažādas struktūras un schēmas, tas tomēr palīdz, ja, mazam biznesam uzsākt šo te apzināšanos. Bet tad tu ej tam visam cauri, ja, un laika gaitā tu saproti, kad ir obligāti, teiksim, advokātu birojam mūsdienās, un tas jau kādu laiku mums notiek, un ir tik daudz mierīgāk gulēt, ja tev ir faktiski atbilstības vadītājs, kas ir atsevišķs cilvēks, ja, atsevišķs eksperts, kurš neatkarīgi no biznesa vadītājiem izvērtē klientu šo te onboardingu, interešu konfliktus, ja, kas pārbauda visu sankciju atbilstības jautājumus un sakārto līdz pēdējiem, ja, šo te klienta atbilstības mapi, ja, no pases kopijas līdz visām nepieciešajām intervijām. Jo saprotiet, biznesa vadītāji vai kas, viņi ir tiešām nofokusējušies uz to pamatu pakalpojumu sniegšanu un nereti šīs lietas faktiski agrāk, ja, pirms kādiem 10-15 gadiem, un tā bija industrijas lielā kopējā problēma, un jūs to zina labāk par jebkuru. Ja. Un faktiski tagad, ja tu pievērs uzmanību, tātad atbilstība, ja, sankcijas, pareizs onboardings. Ja tev klients agrāk pirms 15 gadiem pateica, izrakst rēķinu, manam tur citam uzņēmumam, meitas uzņēmumam un tā tālāk, tev uzraksta kaut ko tajā aprakstā, ja. Saprot, agrāk tas bija nosacīti, tad izrakstīja to rēķinu. Tagad tas vairs vienkārši nevar notikt, pat es kā vecākais partneris, ja nevaru tādu lietu autorizēt, pareizi. Ir konkrētas procedūras, varbūt ar zināmu izskaidrojumu, ar zināmu, pamatojumu. Tas joprojām ir iespējams, bet to lēmumu jau pieņem principā cits cilvēks. Un tas ir tik, manuprāt, svarīgi, ja apzināties šos te, specifiskos jautājumus. Es varu runāt daudz un dikt vēlāk, es parunāšu vēl par citiem specifiskajiem riskiem, kas tieši varbūt ar cilvēkiem saistīti, ja, jo mūsu galvenais ražojošais, kā saka, aktīvs, ja, ar Jānis, mans kolēģis, ir cik foršs kolēģis, ja, kā lai Jāni motivē, kā lai iesaist un viss, ja, tas jau ir pats, teiksim, pats svarīgākais, ja, un arī šos tad līdz ar to tātad darbinieku riski, ja, ar izdegšanu saistītie riski, šie operacionālie riski arī ir, tāda advokātu biroja faktiski ikdiena. Jā, es piekrītu. Es domāju, ka tāda pati ikdiena ir arī profesionālo pakalpojumu uzņēmumiem. Un, ko darīt tad, kad uzņēmumā, un piemēram KPMG pašlaik Latvijā ir apmēram 300 darbinieki, ko darīt, ja darbinieki ikdiena ir trenēti? Identificēt riskus. Tas ir mūsu biznes. Un tālāk tas viss aiziet uz uzņēmumu pārvaldību, un tad mēs dažreiz iekšēji nonākam pie situācijas, kad visi esam ļoti profesionāli riskus identificēt un varbūt ne tik ļoti profesionāli iekšējos riskus pārvaldīt. Bet par to arī vēlāk. Bet pirms mēs pārējām pie nākamās tēmas, varbūt tāda pilsētas leģenda no manas pieredzes par risku pārvaldības sistēmu. Daži varbūt to jau ir dzirdējuši pirms vairākiem gadiem. Man bija tikšanās ar vienu ļoti lielu uzņēmumu Latvijā, ar mērķi parunāt par riska pārvaldības sistēmu, cerams kaut ko arī piedāvāt klientam, un tad es uzdevu jautājumu, kāda ir jūsu risku pārvaldības sistēma, pastāstiet, un atbilde bija, man nav jāstāst, es jums tulītās visu parādīšu. Un šis uzņēmējs izvelka šitik biezu grāmatu, un tā kā Excel izdrukātas lapas, un pasaka, šī ir mūsu risku pārvaldības sistēmas. Reģistrs ar riskiem, aprakstīt stratēģija, kā mēs šos riskus pārvaldīsim, un tad es uzdevu jautājumu, un cik bieži jūs tādu grāmatu publicējat, un viņš pateica, kā, pirms gada mēs to izdarījām, būs labi. Tā kā ir arī šāda pieeja riska pārvaldība. Domāju, ka mūsdienās jau notiek konkrētas transformācijas, bet tik un tā paliek jautājums, kā nodrošināt, ka risku pārvaldība netiek primāri saistīta arī darbinieku izpratnē ar birokrātisko procesu un neko citu. Gribētu arī dzirdēt viedokļus no kolēģiem, varbūt Egija, sāksim ar jums. Jā, tātad, protams,
būtiski ir, lai tā riska pārvaldība ir jēgpilna. Un kā viņu tādu jēgpilnu dabūt, manuprāt, tas ir pirmais sākt varbūt ar tām situācijām, kur jūs tiešām redzat, ka tas risks kāds ir iestājies, viņš ir materializējies, tātad darbiniekiem tas ir ļoti uzskatāmi, ka tātad, šī ir aktuāla tiešām problēma. Ja? Tad tai mēs arī veltam to pastiprināto uzmanību, izstrādājam to procesu, izglītojam darbiniekus. Viens ir tas sākt no tiešām no tādas reālās problēmas puses. Otrs, es domāju, ir tas, ka vadītājiem jābūt ir ar visām 4 iekšā, jo, ja tā ir vienkārši uzrakstīts papīrs, un tad tu necer, ka viņu kāds ievēros, jā. Trešais noteikti, ja tu to problēmu identificēs, kas ir būtiska, mūsu gadījumā mēs ļoti, ļoti iesaistam darbiniekus. Mēs aicinām visus darbiniekus, kas strādā šo procesu, izstrādāt to procedūru, ko mēs varētu darīt, to pasākumu kopumu, lai novērstu. Jo tikai tad, ja viņš redzēs, tas darbinieks, ka tas ir jēgpilni un tas strādā, tikai tad viņam ir motivācija tiešām sekotai tavai procedūrai līdzi. Ja. Un vēl kā būtiski ir, mirklī, kad mēs, teiksim, nestoties uz procedūru un neskatoties uz to, ka mēs sekojam noteiktai sistēmai, ja mēs paslīdam, kas ir normāli, ka mēs iekrītam kādā riskā, viņš materializējās, tad nākt kopā un izvērtēt un runāt un nevis tā kā baidīties par to. Tas ir, piemēram, mūsu organizācijā viens no izaicinājumiem, vairāk, mācīties runāt par tām kļūdām, nevis, ka tā ir tava vājuma pazīme, bet tas ir veids, kā kļūt stiprākam. Mums industrijā, kur ir tomēr vairāk vīriešu kārtas pārstāvi, patiesībā runāt par kļūdām, neveiksmēm, tas nav pašsaprotami. Ja? Tāpēc mēs to iekšienē kā uzņēmums ļoti mācamies. Tātad, principā, adresē virzienu, kas tiešām ir būtisks, iesaisti visus, kas ar to darbojās, pats esi piemērs tam un ļoti atvērti runā. Un runā arī par nepatīkamo. Paldies! Ilga, vai jums būtu arī savs stāsts? Man liekas, ka lielākais risku vadība ir tas, ka mēs pārvēršam diskusiju par saturu, par formu, nevis par saturu. Un tas ir tas, ar ko mēs arī mēģinam cīnīties, jo nav šaubu par to, ka mums ir lieliski analītiķi, kas tiešām veido lieliskus Exceļus, bet kuram šobrīd Excelī ir ieraksts par to, kad ir risks saistībā ar Facebook izmantošanu tuvākajās nedēļās vai mēnešos, saistībā ar to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Diez vai. Tad, ja mēs tā ļoti vienkārši raksturojam risku vadību, kā skatās cilvēks, kas nav tajā lietā iekšā, bet kā cilvēks, kas ir vadītājs, mums ir jāidentificē riski. Mēs to varam darīt ar checklistiem. Mēs Latrapsī to mākam lieliski darīt, ja jūs lasījāt obligācijas emisijas prospektu, jūs redzējāt ļoti daudzus riskus. Tad identificēt, vērtēt, lieli vai mazi. Un tad tālākais, un man liekas tas, par ko ir visvairāk jādomā vadītājiem, ir, kas notiek tālāk. Tātad ar riskiem identificētajiem mēs varam pirmkārt noteikt kontrols. Kontrols mēs nosakam kā? Caur mūsu kārtībām, caur mūsu procedūrām. Tas ir tas, kas ļauj vadītājiem mierīgi gulēt. Tas ir tas, kas nodrošina to, ka kāds pārbaudīs, ka tās lietas, kurās mums ir lielāki riski, arī identificēs nepilnības, regulāri pārbaudīs, ka pieejas tiesības tiešām nav piešķirts vairāk bijušajiem darbiniekiem un tā tālāk. Tātad kontrols. Otrs, tās ir darbības, kuras mēs veicam, lai mazinātu varbūtību, ka riski iestāsies. Tās ir rīcības, tās ir darbības, kurus mēs uzticam vadītājiem. Un šis solis ir ļoti svarīgs integrēt tajā jau iepriekš minētajā mērķa kaskadēšanas sistēmā. Tātad, ja mēs zinām, ka ir lietas, kuras mēs varam darīt, lai mazinātu risku varbūtību, uzdodam kādam viņas arī izdarīt. Un uzdodam viņas un ceturkšņi pārbaudam, ka tās lietas tiešām ir tikušas izdarītas. Šī ir viena no tām vietām, kur mēs varam ļoti skaidri arī piesaistīt mainīgo atalgojumu daļu. Risku identificēšana nav, manuprāt, tā liederīgākā vieta, kur piesaistīt mainīgo atalgojumu daļu. Mēs jebkurš varam checklistas lasīt un skatīties un domāt par to. Bet tieši rīcības ir tā vieta, kur mēs varam skatīties uz to, ko mēs varam darīt, lai tiešām prēmijas vai mainīgā atalgojuma daļu piešķirt kādam darbiniekam par to, ka viņš ir mazinājis risku varbūtību. Nākošais, mēs varam darīt darbības, kas mazina risku iestāšanās, tad meklēt plānu B. Arī šī ir vieta, kur mēs varam tātad caur mērķiem nokaskadēt saviem vadītājiem un tālāk vidējā līmeņa vadītājiem uzdevumus, kas sagatavo alternatīvo plānu.
Vēlreiz, man liekas, ka neviens šobrīd droši vien nav risku matricās iekļāvis Facebook alternatīvu meklēšanas, bet tāds uzdevums noteikti mūsu uzņēmumā ir jau uzdots, tāpēc, ka laika gaitā mums būs par to jādomā kontekstā ar kaut vai GDPR, bet arī kontekstā ar to galā DeepSeek. Mēs neizmantojam ķīniešus, bet kā mums ir tagad ar mainīgo ģeopolitisko situāciju. Nu, lūk, un pēdējais, ja risks īstenojās, tad, protams, tās ir rīcības. Un, lai rīcības būtu efektīvas, mums ir jāstrādā pie elastīgas, darboties spējīgas, lemt spējīgas, dinamiskas organizācijas. Un te, nu, lūk, ir tā uzticības veidošana, tā pilnvarošana, ne jau tikai caur formālajām pilnvarām, bet tā uzticēšanās arī ekspertiem un darbiniekiem pieņemt labas lēmumus un rīkoties ātri. Pirms 3 gadiem sākās karš. Pirms 3 gadiem Latrapas veica ļoti daudzus drosmīgus soļus, atsakoties no visiem austrumos piegādātajiem minerālu mēsliem, bet tā bija milzīga piegādes ķēdes pārorganizēšanās. Un to varēja izdarīt tikai tāpēc, ka mums bija komanda, kas bija gatava meklēt citus piegādātājus un citas alternatīvas. Tātad šis 4. punkts, elastīgas organizācijas izveidas riska gadījumā ir ļoti nozīmīgs. Kontrols, rīcības mazināt risku varbūtību, plāna B veidošana un elastīga organizācija ir tās lietas, ar kurām, manuprāt, jebkuram vadītājiem ir jāstrādā. Paldies. Vai pārējiem 2 kolēģiem par šo jautājumu pirms virzamies tālāk ir kas vēl piebilstams? Nu, es varētu piebilst tikai to, ka ļoti piekrītu par to organizācijas iesaistes nepieciešamību, ja, jo tas nav tikai, kā saka, risku uzskaitījums. Tas, ko es esmu pēc dzīvē gūtiem novērojumiem, kā 24 gadu praksē, tātad efektīva risku vadība ir, ja tu apzinies tos riskus, tev ir tātad kompetences, ja. Otrakārt, ja tev ir resursi, tu esi apzinies, bet tad saproti, vai tev ir finanšu direktors, vai tev ir atbilstības direktors, vai tev ir HR direktors, vai tev ir faktiski, vai tev ir kompetences, bet arī resurss, ja, to reāli ikdienā vadīt. Un treškārt, kā tu iesaisti sabiedrību, sadarbība starp biznesu un risku vadības protokoliem, tas ir kritiski svarīgi. Es varu pāris tādus piemērus, baigi forši bija mums ģirt, ja, atceries, sasauc kopā mūsu visu praksi, ja, un mēs izgājām cauri SWOT analīzē, ja. Un to joprojām atcerās kolēģi, un pie tiem draudiem, ja, kas bija 5-6 draudi, viņi tika, kā saka, identificēti, mēs ar viņiem darbojamies, ja, un tas, ka tas ir darbinieku ieguldījuma rezultāts, nevis tikai vadība vienā vakarā sanāca kopā un formāli uzlika, ja, bet organizācija nodefinēja mūsu draudus, tad ar tom tad arī strādā. Līdzīgi arī mēs izdomājām, CSRD atbilstoši to ziņojumu paši uztaisīt 3 gadus atpakaļ, ja, un katru gadu taisam paši. Atkal, caur kopdarbu, protams, ir sadalītas atbildības vai ne uzņēmumā, bet tajā pašā laikā tas lielākais inputs ir no tā, ka darbinieki sanāk kopā un mēs taisam tāds ideju vētras, ja, un katrs iedod savu ieguldījumu iekšā, un to sauc, manuprāt, kad es arī klientiem stāstu gan par ētikas kodeksiem, gan par trauksmes celšanas politikām, procedūrām. Tā nav tā, saprotā, mirusī atvilknes procedūra vai politika, ja, bet jo dzīvāk viņu padara, ja, jo tā risku vadība ir arī faktiski realistiskāka, arī interesantāka un garšīgāka galā ar viņu strādāt. Tā kā to es gribēju uzsvērt. Paldies. Un mēs vairākas reizes jau tikko dzirdējam vārdu risks ir iestājies, ja, un es domāju, ka mēs varam prognozēt, mēs varam būt gatavi, mums var būt plāns B, bet tā arī ir dzīves realitāte, ka riski iestājas, ja, un mums arī veidojas incidenti. Un Elīna, varbūt gribētu jums pajautāt tieši par incidentu pārvaldes procesu jūsu uzņēmumā, kā tas tiek izveidots, vai ir kāds specifisks rīks, un kā tad šos incidentus jau parasti mums ziņos darbinieki, kā viņus apmācīt atbilstoši, lai šis process notiktu. Šis varētu izklausīties bez gara procesa un garlaicīga procesa apraksta, bet es mēģināšu mazliet to padarīt interesantāku. Ja mums ir vienota incidenta pārvaldes process, kā mūsu darbinieki reģistrē incidentus, un mums viņš ir vienots,
Jo liels risks iestātos, ja, piemēram, es, kas esmu atbildīgi par datu aizsardzības risku un kāds cits par citiem risku veidiem, mums katram būtu savs rīks un savs process, jo gandrīz 5000 darbinieki nekad neatšķiras dažādus risku vai incidentu procesus. Tādēļ šajā vienotā rīkā darbinieks un jebkurš darbinieks, nesaskaņojot ar savu vadītāju, ir atbildīgs ziņot, ja viņam ir aizdomas. Nevis, ka risks ir iestājies, bet viņam liekas, ka tas varētu būt incidents, tas varētu būt risks. Un tas ir pirmais galvenais princips. Darbiniekam nav jāveic, viņam nav jābūt perfektai kompetencijai katrā jomā, bet viņam ir jābūt uzņēmuma atvērtajām acīm. Un tam nav svarīgi, vai viņš ir ar kādu konsultējies vai nē. Un tajā brīdī, kad šis ir ievadīts mūsu sistēmā, tad sistēma pats spēj atpazīt, kur tālāk viņu aizsūtīt un kurš tālāk skatīsies. Un sistēma arī sapratīs, vai tas ir jāsūta, piemēram, operacionālās incidenta atbildīgajiem, vai tas ir jāsūta datu aizsardzības incidenta atbildīgajiem, un vai, piemēram, iekšējās izmeklēšanas. Un plus tie cilvēki arī savā starpā spēj saprast, ka varbūt tās, ka kaut kas tur ir jāpamaina atbildīgos un pārvirzīt tālāk. Bet kas ir klāt arī, kas ir tajā pirmajā solī, kas ir būtiski, protams, ka ir procedūras, un procedūras saka, cik ātri, kā ir jārēģē, bet ir svarīgi arī veikt to pirmo novērtējumu un saprast, cik tas risks ir būtisks, vai šobrīd ir jāsaceļ kājās viss uzņēmums, vai tā ir bijusi maza lieta, kas, protams, tāpat ir ar to ir jāstrādā, bet to var darīt citādākā intensitātes pakāpē. Bet es varbūt pat vairāk gribētu teikt, ka tad, kad, un, protams, ka ir jāievēro dažādi, kas mums likumdošanā noteikti termiņa ātrumu un tā tālāk, bet ko es vairāk gribēju parunāt ne tikai par incidentu vadīšanu kā tādu, bet ko darīt, ka tas incidents īstenībā ir varbūt pat novērsts jau. Jo man liekas, ka tajā pašā procesā, kas ir būtiskākais, saprast to, vai tā ir bijusi sistēmiska lieta. Jo ir jāspēj izšķirt no tā, vai tas atkārtojās, vai varbūt pat, ja tas neatkārtojās, tam tik un tā ir kāds sistēmisks raksturs, un ar to strādāt tālāk. Un tur, manuprāt, iestājas tā veiksmīgā, es teikšu, luksaforu bāze, jo, protams, ka lielā organizācijā incidentu nāk daudz, ziņojumu nāk daudz, un tad ir jāspēj sašķirot, kas ir mūsu mazās lietas, vai kāds bija vienā konferencē, kur teica, ka ir tā tie truši, un tad var sākt ķerties un sākt taisīt perfektu dzīvi, kas nav iespējams. Bet īstenībā varbūt ir jāsaprot, kas ir tie ziloņi, un kuriem ir jāpievērš lielākā uzmanība. Un tad tālāk jau katra joma pirmajā līnijā, tas, ko viņi dara, viņi identificē, kas ir tie mūsu lielie ziloņi, un ar viņiem ir jāstrādā un ir jāizveido atsevišķas aktivitātes, lai to safiksētu, lai tas neatkārtotos un tālāk lietas būtu kārtībā. Bet par darbinieku apmācībām es pieminētu pāris lietas. Protams, ka mācībām ir jābūt, bet ar visām mācībām ir tā, ka sākumā ir liels uzrāviens, tad ir ļoti, ļoti liela iedvesma, visi zina, un tad tev skan telefona zvani, vai tas ir incidents vai nē. Un tad, protams, ja tu to neatkārto, tad tas cikls aiziet šādi. Līdz ar to visām mācībām ir jābūt, lai uzturētu kompetenci, viņām ir jābūt, te ir mācības, te nākamās, un viņas pamazām būvējas augšā. Otra lieta, kas man liekas, risku vadība ir īstenībā interesanta lieta no mācībām, jo es arī tagad novēroju, tiklīdz ir piemēri, tā cilvēki noliek savus telefonus malā, un cilvēkiem patīk dzirdēt citu kļūdas. Tas ir šausmīgi garšīgi. Tāpēc mēs daudz izmantojam to, ka mēs stāstam par citu cilvēku kļūdām un īstenībā labāk mācīties no citu kļūdām nekā no savu kļūdām. Un man liekas, ka tas ir tas darbs, kas ir jāveic papildus tradicionālām procedūrām, mācībām. Vienkārši runāt, skaidrot, rādīt, kā ir, lai neiekristu atkal tajā. Paldies. Es vienīgais gribētu pateikt, ka man gan neliekas, ka incidentu process ir baigi garlaicīgs. Viņš paliek minimāli garlaicīgs brīdī, kad tas incidents tev tiek paziņots. Es gribētu teikt tā, un mūsu uzņēmumā vairākie 100,000 cilvēki pasaulē mums ir arī viena sistēma, lai darbinieki varētu ziņot par potenciāliem incidentiem. Un tad, dažreiz ir tā, ka atnāk e-pasts par mūsu darbinieku vai arī klientu, starp citu, tā ir viena sistēma,
reportēt to incidentu, kas nāk no mūsu globālā vadītāja. Nu, tad ir interesants process noteikti. No tā mēs arī mācāmies. Ir interesanti, un viena lieta, ko es vēl pieminētu, nav svarīgi, vai jums ir centralizēta vai necentralizēta sistēma. Tas ir atkarīgs no uzņēmuma. Centralizēts varbūt ēpasts. Galvenais, lai tam ir sistēmisks pamats. Ja, un arī tad, kad un tas follow-ups, tā, kad arī Jānis stāstīja, tās bija reāls lietas, ja, kas mums bija, un es katru no viņām atceros, un es izjūtu pat tās sajūtas, ka tas valdes loceklis tev zvan, viņam piezvan 5 no rīta, nākošais zvans 5:15 ir advokātam, protams, ja, ka krimināla process un viss pārējais, ja. Bet, principā, bet pēc tam faktiski tas follow-ups, vai ne, un tā izanalizēšana, un lai tas nenotiek nākošreiz, un abos no tiem lieliem uzņēmumiem, kas bija tie piemēri, ja, principā viņi mums nav vairs zvanījuši, vai varbūt, es ceru, ka viņi nav nomainījuši juristus, bet vispār, bet tādas lietas, jā, vairs nenotiek. Ja drīkst, pavisam vienkārši lieta tajā pašā reģistrā, kurā mēs reģistrējam incidentu, iemācam ielikt uzreiz, kāda bija ietekme, kādas soļus es spēru, lai novērstu, un ko es darīšu, lai nākamreiz tas neatkārtotos. Tik vienkārši lieta. Un tas uzreiz jau norāda uz to vadītāju attieksmi, kad es gribu zināt, kā tu to risinās nākamreiz. Tas uzreiz padara to mazāk par to, kurš ir vainīgs šoreiz, un vairāk liek to atbildību uz to, kurš rīkosies, lai nākotnē neatkārtotos. Ja? Paldies. Forši, mums ir palikušas pēdējās minūtes, lai mēs varētu pievērsties šodien ļoti aktuāli tēmai par tiem pelēkiem degunrādžiem, ja, par kuriem Ilze jau šodien teica. Tad mēs pievērsīsim uzmanību modernajiem riskiem. Teiksim tā, tas ir noteikti ilgspēja, tas ir kiberdrošība un tā ir ģeopolitika, kura jau šodien arī izskanēja. Un mans jautājums būs arī, protams, mūsu dalībnieku iedvesmots, kā jūs šos riskus integrējat risku pārvaldības sistēmu? Vai nu viņi ir, mēs zinām, ka viņi ir, bet īpaši neko nedaram ar to. Es varbūt varu iesākt šeit varbūt drusku paskatoties plašāk, jo kā advokātam ir tā iespēja tik tiešām strādāt, ir tik daudz industrijām, jā, ar tik daudz situācijām, un tas, kas šobrīd, protams, ir jāiet laikiem līdzi, vai ne? Un tik tiešām ļoti daudzu uzņēmumu šobrīd dienas kārtībā ir drošības aspekti, ja? Un tas savā ziņā ir tas tātad tiešā veidā, tas ir ilgtspējas jautājums. Jā, mēs varbūt daudz uztveram, ka ilgtspēja kaut kā tā ziņošana un birokrātija un kas, bet ja mēs paskatāmies tagad pēc būtības, ja, piegādes ķēdes noturība, ja, spēja palikt savā piegādes ķēdē, reformēt viņu, jūs arī stāstījāt, vai ne, par savu šo te piemēru. Tas ir ilgtspējas jautājums, vai ne? Un cik tas tomēr ir dziļi un tuvu biznesam. Tāpēc tas, ko es gribēju teikt, ilgtspējas riski, ja, viņi ir pilnīgi reāli, viņi ir bāzes riski, tās ir drošība, tā ir piegādes ķēde, tā arī ir pieeja finansējumam savā ziņā, vai ne? Ja jūs, teiksim, lai finansētu transformāciju no brūnākām aktivitātēm uz zaļākām aktivitātēm un tā tālāk, tomēr tad ir jēga investēt tad faktiski šajā te stratēģijā, ja, kur vides, klimata un ilgtspējas risku vadībā ir fundamentāla nozīme. Un es to saredzu arī caur pieeju finansēm. Ja mēs pareizi vadām savus riskus attiecībā uz ilgtspēju, mums paverās iespēja finansēties. Un neatkarīgi no tā, ko teiks tagad omnibus, ja, mēs zinām, ka notiek, kā saka, un manuprāt, ka tas ir pareizi. Ja. Birokrātiskā sloga samazināšana, bet no otras puses to reālo risku un rīcību politikas izvirzīšana priekšplānā. Un tāpēc es uzskatu, ka viens, ko es tiešām gribēju pateikt, ka ilgtspēja nekur nebija pazudusi, viņa nav pazudusi un viņa nepazudīs. Vienkārši mums ir jāseko biznesa, tam, kas ir vajadzīgs biznesam. Un tas tiešām arī attiecas arī uz risku vadību.
Ja Armīna minēja 3 dažādu veidu riskus – ģeopolitisko, kiberdrošības un ilgtspējas. Tad kā Latraps mēs šobrīd skatāmies uz šiem riskiem? Teikšu uzreiz par ģeopolitiskiem riskiem, līdzīgi kā Ilze jau teica. Šobrīd mēs saprotam, ka mēs varam tikai skatīties, novērot un būt gataviem ar elastīgu organizāciju rīkoties. Neko vairāk mēs šobrīd arī nevaram darīt. Kas attiecās uz ilgtspēju, nav šaubu par to, ka, ja mēs runājam ESG valodā, tad Scope 1 un Scope 2 jautājumi nav tie paši sarežģītākie mums kā lauksaimniecības tirdzniecības organizācijai. Scope 3, tā ir mūsu lielā iespēja. Un, manuprāt, mums ir ļoti svarīgi, un jebkuram organizācijas pārstāvim ir ļoti svarīgi izvēlēties, kur ir tā vieta, kur mēs varam vislielāko impaktu veikt, kur mēs varam vislielāko ietekmi veikt. Vai tas, kad mēs pāriesim uz elektroautomobīļiem saviem darbiniekiem, būs ar lielāko efektu? Noteikti nē. Vai tas, ka mēs strādājam pie tā, lai Latvijas zemnieki strādātu ar augstakas maiņu, domātu par to, kādā veidā mazināt auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu, vai tas būs ar lielāku efektu? Noteikti. Vai tas ir kaut kas, ko mēs varam iekļaut savā ikgadīgajā plānā ar konkrētiem KPI? Nē. Vai tas ir kaut kas, ko mēs varam izvirzīt kā prioritāti 5 līdz 10 gadu garumā? Jā. Un vai ir soļi, ko mēs varam spērt, lai ietekmēt mūsu klientus, mūsu biedrus tieši šajā jomā ar augmaiņu kalkulatoriem, ar labām zināšanām par mūsdienīgiem agronomijas paņēmieniem? Noteikti. Tātad tā ir joma, kurā mēs ļoti aktīvi strādājam un kritiski vērtējam to, kur mēs varam vislielāko ieguvumu dot arī mūsu ilgtspējas jautājumiem. Jā, mēs varam ķeksīši pēc pateikt, ka mums ir ilgtspējīga pārvaldība un lieliska personāla vadība, bet tā lielākā pievienotā vērtība ir tieši šī, un tas, ko es aicinu arī katram no mums padomāt, kur ir tā lielākā pievienotā vērtība. Nu, un par 3. kiberdrošību. Vai Dienīgi, vai NIS 2 nav fantastiska direktīva. Tātad, jā, mēs turpinam cīnīties. Es domāju, Omnibus tur mums nepalīdzēs, tur mums noteikti tā pati birokrātija būs, bet pa laimi mēs arī redzam, cik certnāk pretī arī attiecībā pret šiem jautājumiem. Tātad tie 3 mūsu jautājumi ļoti aktuāli dienas kārtībā. Paldies. Vai kādi komentāri? Nu? Es pieliku klāt vienu bet varbūt ļoti praktisku. Jo viens, kas saistās ar ģeopolitiskiem riskiem, man liekas, un datu riskiem, ka mums katram ir ļoti jāmācās saprast, kā strādā dažādas tehnoloģijas. Un vienalga, vai tas ir kiber vai kāds cits. Bet viens piemērs ir, visiem uzņēmējiem gribētos būt TikTokā, jo visi zina, ka tur var milzīgas pārdošanas apjomas veicināt. Es arī nesaku, ka nevar tur būt kādā mērā, un noteikti, ka var. Bet jautājums, vai mēs saprotam, kā to izmantot gudri, lai ne tikai neriskētu ar savu uzņēmumu, bet arī ar savu klientu drošību. Un tādēļ es aicinātu visus tiešām ļoti arī iedziļināties tajā, kā viss tas strādā, lai saprastu, kur ir mūsu organizācijas sarkanās līnijas un kuras mēs negribam pārkāpt. Paldies. Thank you. Jā, no šiem riskiem, teiksim, ar ilgtspējas risku, tur es piekrītu kolēģiem, kas teica, ir jāskatās tur, kur tu vari visbūtiskāk kaut ko ietekmēt ar savu darbību, un mums ir tie 2 biznesa virzieni, ārējā būvniecība un savu projektu attīstība. Tad attiecībā uz ilgtspēju mēs redzam daudzreiz lielāku savu pienesumu tajā savu projektu attīstības biznesā, un tur mēs esam veikuši sava attīstāmā projekta pilna dzīves cikla CO2 emisiju aprēķinu, tādējādi saprotot, kur ir tie virzieni, kur mēs varam visbūtiskāk savos projektos kaut ko izmainīt, lai tad tā mūsu projekts ir mums visiem zaļāks. Teiksim, atkal saprast, kur darboties ir tā jēgpilni, tātad šis ir tie mūsu projekti, jo tur mēs paši varam kaut ko mainīt. Mēs paši projektējam tās ēkas, mēs varam iestrādāt attiecīgos risinājumus, kas ir draudzīgāki. Tas ir, teiksim, attiecībā no tās ilgtspējas viedokļu, ārējā būvniecībā tur savukārt, tur klients atnāk ar gatavu projektu, un tu tur vari minimāli ko izdarīt. Ja? Tā kā, tad atkal esam nosprauduši, skatāmies tur, kur varam vislielāko ietekmi atstāt.
Un no ģeopolitiskās situācijas, tur jau daļai risks jau, teiksim, ir iestājies, jo investori ir piebremzējušies, tātad to mēs jūtam, kad gan būvniecības tirgus stājās, gan arī apjomu uz dzīvokļu iegādi, protams, kas saistīta ar investīcijām, bremzējās. Tur mēs attiecīgi pielāgojam savu organizāciju tam, arī projekta attīstības tādus tempus, ja. Un otrs no ģeopolitiskas viedokļa, tas ir tās piegādes ķēdes. Tur, protams, ir plāni B. Visu laiku ir plāni B, kas notiks, ja iestāsies kaut kādi sliktākie gadījumi, ja kā pabeigsim projektus, no kurienes, ja ķēdes pārausies esošās, kā tomēr turpināsim veikt savus līguma saistības. Tur ir plāns B uz ģeopolitiku. Paldies. Tā, jā, es tagad paturēšu abus mikrofonus. Jā, Andri, vai mums ir laiks kādiem jautājumiem vai kā? Lūdzu, jā. Tā, vai klātienē ir kādi jautājumi paneļa diskusijas dalībniekiem? Mums ir daži iekrituši arī. Jā, viens, lūdzu. Turpat nāc kaut kā priekšā. Labdien, nepieteicos sākumā, Ģirds Rūda, valsts nekustamā īpašuma juridiskais administrācijas direktors. Man jums jautājums bija drīzāk, kā jūs cīnaties pret pārregulējumu? Jo šorīt mēs daudz dzirdējām par to, ka vajag procedūras, ētikas kodeksus un noteikti vajag aprakstīt un dzīves piemērus. Un tad, kad tu sagatavo to ētikas kodeksu uz 10 lapas pusēm, tur jau nebūs visi piemēri. Tad tu pieliec vēl 5 lapas ar piemēriem. Un tad tu sāc atved jaunu darbinieku uz onboardingu, stāsti, un tad tam darbiniekam ir jāizlasa 200 vai 300 procedūras. Kā jūs dienas beigās atrodot to zelta vidusceļu par to, lai nepārspīlētu ar regulējumu, kas man kā juristam, protams, ļoti patīk. Paldies. Ja. Es atkārtošu formu vai saturs. Un katrā ziņā strādājot iepriekšējā darba vietā organizācijā, kurā bija 1200 un vairāk darbinieku, protams, mums bija vesela neliela armija, kas rakstīja procedūras, nodrošināja, ka tās tiek visiem akceptētas un tā tālāk. Un nonākot organizācijā ar 200 plus darbiniekiem, arī procedūrām ir sava nozīme. Bet tai pašā laikā mēs to darām ar lielām daudzām vizualizācijām, ar schēmām, nevis ar daudziem gariem vārdiem, un iedzīvinam tieši šo aspektu vairāk caur ikdienas komunikāciju. Forma ir svarīga tad, kad mēs sākam un nezinām, kā darīt. Un forma dod mums visiem kaut ko pie kā pieturēties. Tāpēc tā pieredzējušā vadība arī ir ļoti svarīga. Tāpēc, kad pieredzējis vadītājs var iztikt bez tās formas, jo viņiem tā forma jau ir iekalta galvā. Viņš spēja variēt no viena mentālā modeļa uz nākošā. Un tā spēcīgā vadības komanda, man liekas, ir lielā mērā atslēga tam, lai neaizietu pārmērīgi lielā birokrātijā, iekšējā birokrātijā un dokumentu veidošanā. Tātad es teiktu noteikti meklējam iespējas nevis veidot detālas instrukcijas vai pat detālas procedūras, bet vispārīgas procesa schēmas noteikti nodara. Biznesa modeļa schēmas noteikti nodara. Tāpat tās vienkāršas mācības, vienkārša valoda ļoti svarīga, jebkuram darbiniekam neburties cauri 10 lapas pusēm saistībā ar iekšējiem kārtības noteikumiem un vispārējo. Bet pieredze veidojās. Es pieliku klāt, man liekas, mums jau kādu laiku ir pamācījušies apmācību modeļi, kā mēs veicam. Procedūras ir jāraksta, bet ir skaidrs, ka viņas visas neizlasīs nekad un arī nevar sagaidīt to. Bet mācībās mēs ejam caur scenārijiem. Un mācībās ir nevis apraksti, bet ir scenāriji. Un scenāriji ir tie, kas tev liek saprast, kā tu rīkosies konkrētās situācijās. Un ja tu to scenāriju nesaproti, viņš ir jāiet tik ilgi, kamēr tu to scenāriju saproti. Un man liekas, ka tieši tas ir tas veids, kā to procedūru var iedzīvināt, ka cilvēki mācās, kā viņu pielietot praksē un dažādās situācijās. Un tieši tā, un tas, kas mūsu birojā ir tagad iegājis, ja, kad vidējā un lielākā projektā noteikti ir jāstrādā kopā tā dublēšanās. Ja. Nu, pieredzējušāks kolēģis, varbūt ar jaunāku kolēģi, gan tur tā apmācība tiek nodota, gan arī
ja tomēr, zin kā, ja saslims uz ilgāku laiku, vai ja kas notiek, tas ir tik svarīgi risku vadībā, ja, kad ir, ir tīpaši konsultācija biznesā, kad kāds gan pamāca, ja, gan arī ir, tā dublēšana, tāda vēl pieredze. Es varu tikai piebilst tam, ka, ja es domāju, piemēram, par savu 25 gadu pieredzi, vai es esmu daudz iemācījusies no instrukcijām un reportiem? Nē, es esmu iemācījusies no situācijām un sadarbību ar saviem viediem kolēģiem. Un tāpēc, ja mēs varam paņemt to lielisko vadības komandu un atrast laiku, vairāk komunicēt ar darbiniekiem, stāstīt savu pieredzi, stāstīt scenārijus un kā ar tiem scenārijiem tik galā, es domāju, ka tas ir vērtīgākais, kā mēs varam apmācīt. Jā, es vēl tīri varu piebilst to, ka noteikti to procedūru, tas darbinieks, viņš ir bijis iesaistīts viņas izveidē, viņš jau atcerās ja viņš neatcerās to gala rezultātu, viņš atcerās tos pamatu uzstādījumus. Ja? Un vēl mēģināt, lai tās procedūras nav pārāk daudz un tiešām tādiem būtiskajiem virzieniem. Teiksim tā, ja nezina 1 līdz 10 visu, ja, tad lai vismaz zina līdz 6, ja, un tie ir, ja tie kritiskie lauki, ja, tad vismaz lai tos pārklāja. Jā, paldies. Es domāju, ka mēs jau droši vien tagad finalizēsimies un klausoties mūsu paneļa diskusijas dalībnieku atziņas, es gribētu pateikt, es varbūt gribētu atrast analoģiju ar slaveno birokrātisko siesardi. Jo atceramies, kāda tur ir viena no galvenajām prasībām, uz ko mēs virzam mūsu ilgspējas mērķus, uz ietekmēm, riskiem un iespējām. Un es gribētu vēlreiz uzsvert, ka risks ir tikai viena daļa no 3 elementiem, un es domāju, no tādas praktiskās biznesa vadības perspektīvas ietekmes un iespējas ir kaut kas daudz svarīgāks, bet bez riskiem mēs nevaram iztikt. Un tāpēc veidot tādu noslēgumu un kopsavilkumu tam, kas bija pateikts, esam praktiski, fokusējamies uz iespējām, noteikti iesaistamies maksimāli komunikācijā par mūsu risku pārvaldes stratēģiju un par tiem riskiem, ar kuriem mēs dzīvojam un pieņemam. Šeit es varu piebilst tikai to, ka atceramies arī par krīzes plāniem un par plāniem B, kuri ir ļoti svarīgi. Un uz šīs augstās nots es gribētu pateikt paldies mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Man liekas, bija ļoti interesanti un enerģiski. Paldies!